Zin kā, ir tā diezgan satraucoši, nezinu, kā jūs uzrunāt, jo vienreiz es spēlēju Aliasa spēli ar ģimeni, un tur bija tāds vārdiņš Aliasa kartiņā, kur mana māsīca ļoti precīzi noraksturoja un izskaidroja, un tas vārds bija sekojoši, tagad varat minēt. Tātad, ko tu saki cilvēkam, kuru tā kā tu vēl īsti nepazīsti tā tik tuvu, ka tu teikt viņam čau, bet viņš arī nav tāds tik liels svešinieks vai tik liels svešinieks, ka viņam tā pateiktu labdien. Un kas ir kaut kas pa vidu starp šo labdien un čau? Kas tas ir par vārdu? Kas tev pirmais nāk prātā? Nu, lūk, tas ir vārds sveiki. Sveiki visiem podkāstā Global Latvians. Beidzot, es palaišu šo podkāstu, palaišu šo ideju, kas pie manis atnāca diezgan negaidīti, bet ar tādu lielu vilkmi, ka man tas ir jādara, un te nu es esmu kautrējos, baidos, bet daru, neskatoties uz to, ka iekšējais viltvārds saka, ka kam tas ir vajadzīgs. Tā kā es ļoti priecāšos un jau priecājos par to, ka jūs man sekojat līdzi un ka jūs jau laikojat un ka jūs man rakstat, jau tas nozīmē, man tas nozīmē ļoti daudz, jo es jūtu jau tādu atbalstu no kaut kādas lielākas kopienas, varbūt pat no tās kopienas, ko es zemapziņā esmu sapņojusi, ja, par to savu digitālo Latviju, par to vienotību, ka mēs varam būt tie, kas mēs esam, arī neatrodoties visi fiziski vienā vietā, bet tas, ko es esmu sapratusi, ka tas latvietis manī ir, un viņš ir tāds ritīgs sīkstulis, un tam latvietim vajag darīt, tam latvietim, kas ir manī. Un kopš es dzīvoju 5 gadus jau ārpus Latvijas, es esmu sapratusi to, ka es ļoti priecājos satikt citus latviešus kaut kur, piekšņi veikalā man ir gadījies satikt, vai kādā, nezinu, turisma vietā, vai jebkur citur jau uz ielas šeit ārzemēs. Man ir vienmēr tāds liels prieks satikt latviešus un parunāties latviešu valodā, tā kā jā, tas ir tāda lieta, ko es esmu atklājusi par sevi atrodoties ārzemēs, taču šī ir tāda moderna platforma, kurā es sarunāšos ar citiem latviešiem, ar latviešiem, kuri varbūt vēlas aizbraukt no Latvijas, ar latviešiem, kas ir atgriezušies Latvijā, ar latviešiem, kuri dzīvo ārzemēs un neplāno atgriezties, tātad par to, kas tad ir latvietis pasaulē un kāda ir tā pasaule latvietī. Tā kā šī ir tāda podkāstu iepazīšanās sērija, mazliet arī pastāstīšu par sevi un par to, par ko tad ir šis podkāsts vai par ko šis podkāsts nav. Esmu Melānija Dubra, es dzīvoju Vācijā jau gandrīz 5 gadus, un pirms 5 gadiem mēs skaitījāmies jaunā ģimene, un bija jau pandēmijas tā kā beigas, 20. gads tas bija. Un tagad atskatoties, šķiet diezgan liels neprāts pandēmijas laikā braukt prom no mājām, zinot, ka tieši daudz pandēmijas laikā atgriezās atpakaļ. Visa situācija vēl bija diezgan tāda, nezināma, vai jau kaut kāds, it kā kaut kas zināms jau bija, bet var sakot, es esmu mājās ar bebīti rokās un dekrētā, un es saprotu, ka, vienmēr jau ir bijusi tā doma iekšā par aizbraukšanu, par pieredzi uzkrāšanu, piedzīvojumu gūšanu un kaut kādu pilnīgi citu dinamiku, kaut kādu citu pasauli, kā citi cilvēki dzīvo, ka gribējās būt kaut kur tur iekšā, un šajā brīdī, tajā dekrēta laikā, es saprotu, tā kā it's time, tā kā kāda starpība, kur es sēdēšu mājās šeit Iecevā, tajā laikā mēs dzīvojām, vai arī es sēdēšu mājās kādā citā vietā, piemēram, mūsu gadījumā sakrita Vācija. Par to aizbraukšanu es padalīšos kādā no nākamajām epizodēm, kā tas notika, ko mēs darījām, kāds ir šis mūsu ceļš, bet īsumā es biju apmierināta ar dzīvi Latvijā, un mēs bijām nopirkuši dzīvokli, un tātad man ir šis te mazais bērniņš, arī jaunā mātes loma, varbūt kaut kādi hormoni, nezinu, vai liekas, ka dzīve iet garām, tad tev ir tas FOMO, un tu gribi ātri paspēt, tomēr ielikt tajā aizbraukšanā, par ko tu esi sapņojis vēl. Un mans vīrs bija pietiekami spontāns, piekrita doties nezināmajā, un nedēļas laikā mēs sakrāmējām visas mantas un aizbraucām. Un sākumā, protams, mēs aizbraucām uz to pusgadiņu projām, bet te ir tas pusgads pārvērties 5 gados. Lūk,
kā vēl nekad šo gadu laikā. Šis ir tas brīdis, kad šobrīd es tiešām ļoti ilgojos pēc Latvijas. Mēs dziemojamies diezgan bieži un regulāri. Mēs mēģinam apmēram 4 reizes 4 mēnešos aizbraukt, pareiķiniet paši, cik bieži tas ir. Tātad mēs braucam apciemot ģimeni, draugus, un pa starpai arī sanāk, ka kāds atbrauc pie mums, tā kā kontaktu mēs tiešām uzturam, mums tas ir svarīgi, un jāsaka, tas ir arī tiešām, prasa līdzekļus, jo lielāka auga ģimene, jo lielāks līdzekļus tas prasa, tā kā, sākam visu kaut ko pārdomāt, ja, bet par to arī es vairāk dalīšos pat citās epizodēs, bet tātad mana šī te ideja ir tas, kāpēc es veidoju šo podkāstu, es sapratu ļoti svarīgu lietu. Es neapzināti dzīvoju ilūzijā un atlieku visu savu sapņu dzīvi uz to laiku, kad tad atkal mēs atgriezīsimies Latvijā, un tad man būs viss man tad būs. Tad man būs palīgi, kas var pieskatīt bērnus, tad es varēšu satikties ar draudzenēm, es varēšu doties uz koncertiem, teātri izrādēm, man māsa būs visu laiku pieejama, manas māsītes būs man pieejamas, un mēs visu laiku visi dzīvosim ilgi un laimīgi. Un tad man liekas, ka visas iespējas ir tur. Jo šeit apstākļi ir tā, kā ir, viss ir jauns, un nervu sistēma vienkārši ir visu laiku noslogota ar to, ja es kaut ko sāku šeit darīt, tad viss ir 3 reizes grūtāk, tāpēc, kad viss ir jāizcīna kaut kādā ziņā tā valodas barjera, un kaut kā es atlieku to visu tā neapzināti. Lūk, man likās negodīgi, jo to datumu un dienu, kad mēs atgriezīsimies Latvijā, es nezinu. Līdz ar to es nezinu, kad es varēšu sākt dzīvot tā, kā es vēlos, vai kad man būs šī laimīgā dzīve. Un viss, kas man ir, tas ir vienkārši, man ir jāsāk tas būvēt tagad. Un paraugoties dziļāk, es saprotu, ka man pietrūkst sarunas latviešu valodā, sarunas ar latviešiem, jo tajās sarunās ir kaut kas tāds, mēs nākam no viena pagalma, un tās ir pilnīgi citas sarunas. Un lai vai cik labi es zinātu kādu svešvalodu, sarunas ar latvieti un latviešu valodā ir kaut kas pilnīgi citādāks, es pat to nevaru aprakstīt, bet tas veido to vienojošo sajūtu, ka tev liekas, ka tas latvietis ārzemēs tevi saprot, un šķiet, ka nāk. Kad jūs nākat no tām vienām trepēm, no viena pagalma, un kad jums ir tas, ko padalīties, jo viņi zinās tās mazpilsētas, un varbūt arī ir bijuši tur, tā ir pilnīgi kaut kāda, tā ir pilnīgi cita sajūta, ja? Un, lūk, es jūtos brīvi runājot latviski, un man iedvesmo tas, cik dažādi ir mūsu stāsti, cik dažādi ir šie latviešu stāsti, kas ir aizbraukuši vai atgriezušies, un es vēlos šo brīvību, es vēlos šo brīvību un veidoju šo digitālo latviešu kopienu, kur mēs iedvesmojamies viens no otra un parādam, ka, ja gribam, mēs visu varam, un viss ir pilnībā ok. Ir daudz dažādu iemeslu, kāpēc latvieši aizbrauc, tie var būt ekonomiski apsvērumi, mīlestības studijas, dažādas avantūras, varbūt laikapstākļi, kādam nepatīk garās Latvijas ziemas, kaut gan kuram gan patiktu vai nepatīk, viņas nezinu vien tādu cilvēku. Respektīvi ir ļoti daudz dažādu iemeslu, kāpēc latvietis nonāk ārzemēs, un arī tikpat daudz dažādu iemeslu, kāpēc latvietis atgriežas atpakaļ Latvijā. Lūk, un to mēs šajā podkastā parunāsim. Satiksimies, paklausīsimies, kā tad citi domā un kāpēc meklē šos ceļus uz ārpasauli. Vai, tā kā es vēlos, lai mūsu tikšanās reizes ir tās, kuras tu gaidi un sadzirdi to, kas tev ir jāsadzird, un lai tu varētu doties tur, kur tev ir jādodas, vai jāpieņem lēmumi, vai tādi, kādi par kuriem tu jau sen sapņo, vai arī tu jūti atbalstu, ka ar tevi viss ir kārtībā, jo mēs visi esam cilvēki un mēs visi ejam cauri kaut kādām dzīves situācijām. Un tā kā you're very welcome to this podcast. Un tātad, ko tu nedzirdēsi šajā podkāstā, par to es arī gribu parunāt, par to, kas šajā podkāstā galīgi nebūs, un ja tev tas interesē un tu to gribētu sagaidīt, tad tā šeit nebūs, un vari tālāk arī neklausīties. Tātad viena lieta, ko tu noteikti šajā podkāstā nedzirdēsi, ir tas, ka ir kaut kāda viena pareiza izvēle, viens pareizs ceļš un veids, kā ir būt latvietim. Ja? Tā kā
No, mēs te nemeklējam par to, kas ir veiksmīgs vai neveiksmīgs cilvēks vai ceļš. Tas, ko tu dzirdēsi podkāstā, tu dzirdēsi dažādus skata punktus un sajūtas, ka, lai kur tu būtu, saikne ar Latviju var izskatīties dažādi, un tas ir pilnīgi ok. Tu dzirdēsi stāstus par latviešiem, kas atgriezušies atpakaļ Latvijā pēc dzīves ārpus tās. Tu dzirdēsi stāstus par latviešiem, kas nevēlas atgriezties Latvijā, un arī varbūt pamatots iemesls, kāpēc. Tu dzirdēsi šajā podkāstā stāstus no citu tautiešiem, kuri ikdienā dzīvo vai draudzēs ar latviešiem, varbūt šiem te dzīves biedri. Arī dzirdēsi stāstus no ārzemniekiem, kas dzīvo Latvijā un kas jūtas ļoti laimīgi. Tur ļoti daudz dažādi stāsti, un ja tev ir arī savs stāsts, ar ko tu gribi padalīties, noteikti uzrakst man privātu ziņu, un es labprāt ar tevi tiktos sarunā. Šis podkāsts ir domāts latviešiem ārzemēs, tiem, kas domā par atgriešanos, kas neplāno atgriezties, ikvienam, kuram ir svarīga saikne ar Latviju. Tātad tie, kas ir proud to be Latvian, kas nonākot kaut kādās draugu kompānijās, ārzemju draugu kompānijās, vienmēr pateiks, kad es esmu no Latvijas un you have to come to visit Latviju. Tā kā, ja jūs esat tie, kas reklamē savu zemi un tiešām redzat to vērtību arī tur, un kad neskatoties uz to, ka jūs esat, varbūt nedzīvojat Latvijā, jūs tomēr to nesat to patriotismu sevī, un jūs identificēties kā latvietis un esat lepns par to. Un es ceru, ka šī ievada epizode lika tev kaut nedaudz aizdomāties vai sajust saikni ar Latviju, un atceries, lai kur tu būtu, tavs stāsts ir svarīgs. Tāpēc, ja esi gatavs, tiešām uzraksti man. Man liekas forši, ka mēs varam tikties arī šādā formātā, digitālajā vidē. Es aicinu jūs arī sekot man līdzi Instagram, globallatvians.lv un arī YouTube un Spotifyā. Visur tātad jūsu šī te piesakošana parādīs arī vienkārši matemātiski to, ka šis ir vajadzīgs, ka šī platforma ir interesanta, vajadzīga jums, tāpēc es priecāšos par atbalstu, ko jūs varat man vienkārši tā dot, ieliekot savu laiku, īkšķītī, sekojot, komentējot, starp citu komentāri, auditorijas iesaisti, tas ir, tā kā obligāta daļa, šis ir podkāsts arī jums, tas nav tikai par mani, tāpēc jūsu iesaisti ir vitāli svarīga tam, lai mēs veidot šo te komūnu, un es esmu tikai izveidojis šo te platformu, bet es tiešām gribu, lai mēs varam viens ar otru lepoties un atbalstīt. Tā kā noteikti, ja tev ir kaut kāds savs biznes, ar ko tu nodarbojies, un tu vēlēs arī, pastāstīt īstenībā par šādu kaut kādu biznesa modeli, kas ir starp Latviju un ārzemēm, tas arī ļoti interesanti, un kā to biznesu būvēt un domāt, un kam jāiet cauri. Skatīsimies, ko šis podkāsts nesīs, kādi būs tie ceļi, kādas būs sarunas, un kāda būs gal beigās šī te, rezonance. Un es ticu, ka šis podkāsta ceļš, kurš šim ir jānonāk, un pirmkārt viņš nonāks pie tiem cilvēkiem, kam ir jādzird šīs sarunas, un otrkārt podkāsts ies un augs tajā virzienā, kur viņam ir jāaug. Tā kā, es esmu pilnībā atvērta šeit, un esmu gatava dalīties ar savu pieredzi un dalīties, tad organizēt šīs sarunas, kur citi var dalīties arī ar savu pieredzi. Tā kā noteikti tēmu ieteikumi, savi stāsti, tas viss ir tas, kā mēs varam šo te platformu veidot. Tā kā pirmie īkšķīši, pirmie komentāri, un tad jau tiekamies drīzumā jau nākamajās epizodēs.